Labrīt, Anci! Labrīt! Prieks tev atkal redzēt. Šorīt pie mums ir atkal ciemos plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis. Un mēs šodien par dažādiem populāriem jautājumiem par gatavošanos plastiskai operācijai. Kas notiek pēc konsultācijas, nākamie soļi? Kas jāievēro, es nezinu, kāda īpaša diēta, uzvedības paradumi? Lielākoties pēc konsultācijas, ja tiek plānota operācija, tad pacientam tiek nozīmēti konkrēti izmeklējumi, kas atkarība no operācijas specifikas ietver, noteikti tās ir asins analīzes, urīna analīzes, kardiogramma, lai redzētu, vai pacients ir tādā veselības stāvoklī, ka ar plānveidu operāciju mēs neapdraudam viņa veselību kopumā vai pat dzīvību. Un ir atsevišķi specifiski izmeklējumi, kas var būt vajadzīgi. Teiksim, plānojot krūšu operāciju, tā ir krūšu sonogrāfija, plānojot vēdera operāciju, tā būs sonogrāfija vēderam, lai izvērtētu vēdera priekšējā sienas stāvokli. Dažkārt tā var būt arī datortomogrāfija, magnetiskā rezonanse, ja ir kaut kāda specifiska operācijas tehnika, kas mums ir vajadzīga, vai ir bijušas traumas, piemēram, un jāsaprot, kas notiek arī ne tikai ar mīkstajiem audiem, bet arī ar cietajiem audiem, ar kauliem, skrimšļiem. Un, protams, mēs izvērtējam, vai nav kaut kādas hroniskās slimības. Ja ir hroniskās slimības, tad tām ir jābūt kompensētām. Vai tas ir sirdsritma problēmas, vai tas ir cukura diabēts. Un par kaitīgiem ieradumiem runājot, jā, protams, ir vēlams viņus ierobežot. Viens no lielajiem riska faktoriem, kas apdraud pēcoperācijas periodu sekmīgu norisi, ir smēķēšana. Un tas nav tikai, lai biedētu pacientus, tā ir realitāte. Tie riski ir pie 60 reizēm lielāki tiem, kas ir smēķējoši. Kas tur pa vainu? Tur vaina ir mazajos asinsvadiņos. Un, ja mēs ar ķirurģiskiem griezieniem asins apgādi kaut kādā reģionā samazinām, tad šī nikotīna klātbūtne vēl mazos kapilārus samazina līdz pat 75% viņu diametru. Tas nozīmē, ka jau tā piegrieztais skābekļa krāns tiek piegriezts vēl pa 3/4. Vai cilvēki ir gatavi kaut ko mainīt savos paradumos dēļ šīs operācijas? Jā, ļoti liela daļa pacientu tiešām, ja ne pavisam pārtrauca, ievērojami samazina smēķēšanu. Kādas ir specifiskās prasības, ja tā operācija pēc grūtniecības? Pirmkārt, ir jābūt pabeigtai zīdīšanai, un tas ir kā minimums 6 mēneši pēc zīdīšanas, kad mēs varam domāt par ķirurģisku iejaukšanos. Tas stāsts par krūšu operācijām. Faktiski par jebkurām operācijām, jo pārtraucot zīdīšanu ir 3 līdz 6 mēnešu periods, protams, individuāls, kamēr visi hormoni nostabilizējās, un lielākoties tas ir laiks, kurā var samērā loģiski atgriezties pie sava vēlamā svara. Paldies, tev, Anci! Paldies!